Jaunais mācību gads nesīs vairākas būtiskas izmaiņas gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā. Mācību iestādē samazināsies birokrātija, visos priekšmetos būšot digitāli mācību materiāli un mainīsies arī centralizēto eksāmenu kārtība. Tomēr skolotāji noskaņoti piesardzīgi. Vairāk stāsta Gunts Meistars. Skolās vēl notiek pēdējie sagatavošanās darbi, uzspodrina telpas, uzkopja apkārtni. Tomēr jaunajā mācību gadā gan skolēniem, gan skolotājiem jārēķinās ar virkni dažādu izmaiņu, kuras sarūpējusi Izglītības ministrija. Izglītības ministrs Roberts Ķīlis skolu direktoriem, mācību darba plānotājiem plaši klāstīja par gaidāmajām izmaiņām. Ministrija samazinās to priekšmetu skaitu, kuros būs specifisks valsts standarts. Standarts nosaka mācību priekšmetu obligāto saturu, pamatprasības, priekšmetu apguvēju un vērtēšanu. Skolotāji turpmāk varēs nerakstīt tematiskos plānus. Ķīmijas skolotājs varēs mācīt arī fiziku, bet pamatskolas latviešu valodas skolotāji pasniegt vidusskolā. Ministrija paredzējusi ieviest digitālās alternatīvas visos mācību priekšmetos. Jau šoruden palielinās mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei, piešķirot 300 000 latu. Skolēni vienu centralizēto eksāmenu varēs kārtot jau martā. Eksāmenis svešvalodā martā un iespēja šo eksāmenu, nelikt, ja ir nolikts kvalificēts cits eksāmenis franču, vācu vai angļu valodā. Mācību gada laikā apspriešanai piedāvā scenāriju, ko nozīmē bezmaksas vispārējā izglītība. Vairs nebūs obligāta prasība par 40 minūšu mācību stundas garumu. Plānotās daudzās izmaiņas satraukušas skolotājus. Daudzi uzsver, viss notiekot pārāk strauji. Vai mēs to visu spēsim realizēt, tā, lai neciestu ne bērni, kas ir pirmām kārtām, ja? Un lai arī skolotāji, kā es tā mīlu teikt, saglabāt veselo saprātu šajā te būtībā vilnī, kas tagad ir pacēlies un veļas mums visiem pāri. Skolu vadītāji jau prāto, kā Izglītības ministrijas piedāvātos jauninājumus ieviest pakāpeniski. Darot visu uzreiz un steigā, cietīs gan skolēni, gan skolotāji. Te jau arī bija tāda